Vīrieši nedāvina ziedus tikai tāpēc, ka viņi negrib, bet iespējams to viņam neviens nekad nav parādījis. Par šo es paturpināšu šajā jaunajā video. Pavisam nesen es ievietoju Instagramā un savā TikTokā video par to, kur es stāstīju, ka dažreiz vīrieši un arī mēs sievietes nezinām kaut ko dzīvē. Un temats bija par to, ka vīrieši dažreiz nezina, kad ir jādāvina ziedi, jo viņi nekad to nav redzējuši savā dzīvē, ne savās ģimenēs, nekur apkārt. Un mēs viņiem pārmetam par to. Varbūt mums tas ir tikai un vienīgi pašsaprotami, tā kā tie ir ziedi, tie ir jādāvina, bet cits nezina par to. Kāpēc es izvēlējos parunāt par šo plašāk? Jo es saņēmu savā TikTokā 77 komentārus saistībā par šo. Un komentāri bija dažādi. Un es domāju, ka daudz vienkārši varbūt mani nesaprata līdz galam, jo šis mazais fragmentiņš bija izgriezts no kaut kā plašāka. Bet vēlos nolasīt pārus komentārus, ko es saņēmu. Vīrieši grib aliņu, to arī jūs nedāvinat. Pašsaprotama lieta, kaut vai TV. Piemēram, nekad dzīvē neesmu svinējis neviens svētkus, taču tas nenozīmē, ka nezinu, ka jāsvin. Tieši tā, te jau ir tā lieta. Mēs kaut ko nezinām, bet ar laiku mēs iemācāmies, kas jau ir tāds labi. Bet, ja ir tāds maziņš zaļš gurķītis un aiziet uz lielo dzīvi, viņš nezina tās lietas. Labi, es iedomājos, ir ļoti daudz cilvēku, kas nesvin šos svētkus, jo viņi nezina to, jo ģimenē to nedara. Man bija ļoti daudz komentāri par naudas izmešanu, tāpēc es Instagramā pajautāju, vai tiešām ziedi ir naudas izmešana. Un es esmu tik laimīga un pateicīga, ka manas meitenes un arī vīrieši atbildēja, ka nē. Manā uzskatās ziedi ir viskaistākais dzīvē, kas mums var būt. Ziedi, daba. Man šķiet, nekas skaistāks nav par to. Un es vienmēr būšu par ziedu dāvināšanu, jebkurā dzīves momentā, kaut vai vienkārši tāpat. Jo mēs esam, īpaši sievietes, mēs esam pelnījušas to. Un, tu domā, ka visu iemācās no tēva vai ģimenes. Nē, es tā nedomāju, tas nebija tā domāts. Bet vienkārši tas ir mūsu pirmais, ko mums liekas, ka tas ir normāli. Bet ja mēs pēc tam aizījot prom iemācāmies, ka ziedus vajag dāvināt, tas ir lieliski. Kā saka, dod to, ko vēlies saņemt atpakaļ. Tad mans mīļais draugs, tava sieva vai tava draudzene vai tava topošā draudzene sieva. Man ļoti aizķēra viens temats, ko es dzirdēju pavisam nesen. Tas man liekas pašsaprotami, bet kādam citam tas ir wow un kā un ko. Tava sieviete mazgā traukus, mazgā veļu loka liek skapī, taisa ēst, iet uz darbu no rīta līdz vakaram tieši tāpat kā tu. Nedod Dievs, negribu teikt nedod Dievs, bet jums vēl ir bērni, un tu gaidi, ka tava sieva izdarīs vēl visu priekš tevi. Šis komentārs nopērts man mašīnu, iepriecina mani. Aliņu. Tu gribi, lai viņa dara to pašu tev, kad viņa dara tieši to pašu, ceļās, iet uz darbu, nāk atpakaļ mājās un vēl gatavo ēst, mazgā traukus, mazgā māju, grīdas. Un tu gribi, lai viņa tev nopērk mašīnu un iedod aliņu, un tu nevari viņai uzdāvināt ziedus? Par ko šeit ir runa? Iedod savai mīļotajai sievietei atpūtu laiku, ne jau vienreiz mēnesī, bet vismaz vienu dienu nedēļā, ka viņa var atpūsties un iedot laiku sev. Un tad iespējams viņa tev sagaidīs mājās ar to aliņu. Ja tu vēlies no savas sievas mašīnu, tad dari visus mājas darbus, un lai tad sieva iet un strādā,
24/7, un viņa tev uzdāvinās to mašīnu. Kur ir problēma, vai ne? Priekš manis es pats intuitīvi zinu. Tas ir lieliski, tā ir tiešām liela, milzīga dāvana, ja tu pats to saproti. Un dzīvē tu ļoti daudz ko sapratīsi, ja tu intuitīvi, tu pats sāc saprast lietas. Varu dalīties arī pati no savas pieredzes, man arī ļoti daudz lietas, ko man neiemācīja mana ģimene, bet es to sapratu pati. Kad kaut kas tāds ir jādara. Es ļoti mīlu, TikTokā ir viens tāds kanāls, tā, kā būs latviski? Latviski būs, it kā video, ko tev neiemācīja mamma un iemācīs tie video, ja, kaut kādas tur simpli lietas, un es tiešām ieteiktu katram no jums paskatīties šo kanālu, viņš ir gan angļu valodā, bet, saprast var, ja kāds nesaprot angļu valodu. Tā ir elementāra lieta, lai iepieredzinātu otru. Kaut ne tikai ziedus, bet jebko, un tas ir apusēji. Jā, tā ir elementāra lieta, bet ja šim cilvēkam nekad dzīvē ģimenē nav šādas lietas parādītas, viņš to nezina. Meitenē to rakstīja, tu arī gan jau nezini daudzas lietas. Kas ir ok? Tas ir ok. Bet viss kopumā par šo video, ko es jums tagad gribu pateikt, attiecībās, draudzībā, kolēģi, darbā, lūdzu, esam atklāti viens pret otru un runājam. Attiecības sākumā izrunājiet lietas, kas jums patīk, kas jums nepatīk, lai tad pēc tā gada jums tās zeķes pie tās gultas nekrīt uz nerviem. Ja tu to nepateiksi sākumā, kāpēc, lai viņš kaut ko tādu mainītu pēc gada? Ļoti daudz šādas lietas varētu turpināt un turpināt tos pašus traukus, to pašu glāzi, to visu. Ja tu to neizrunās attiecības sākumā, tad tev nebūs veselīgas attiecības turpmāk, un jūs strīdēsieties, un ņemsieties, un viss būs slikti. Mans ieteikums un mana mācība man izrunāt visas lietas attiecības sākumā. Arī draudzībā. Ja ir kaut kāda lieta, kas jums nepatīk, apsēžieties, izrunājiet, lai jums tās lietas aizietu tālāk un viss būtu labi. Ja jau tās lietas pēc tam vairs nemainās pēc kaut kādas 3., 5., 10. reizes, tad sorry. Tā kā, ko es aicinu? Es aicinu jūs būt atklātākiem vienam pret otru, sākt runāt ar savu partneri, sākt saprast lietas, kas jums patīk, un nenonicināt sevi. Un šādā veidā, ka tu vairāk pastāvēs par savu jā, tad, kad tu vēlēsies darīt nē, tu vēl vairāk dzīvē sasniegsi. Un to es novēlu katram no jums. Darīt to, ko jūs vēlaties. Un ziedi, uzdāvināt jūsu sievietei ziedus, tas ir minimums, ko jūs varat darīt, lai jūsu attiecības paliktu vēl gaišākas. Labi, šeit bija komentāri. Man patīk puķu podi. Tad dāvini tai sievai puķu podus. Ieklausies, ko viņa saka. Bet šeit nav stāsts par to, bet es stāstu to, ka nevienmēr mēs visu zinām. Tāpēc mēs esam atklāti, tāpēc mēs runājam. Un ja mēs nerunājam, tad šīs attiecības ir viena liela spēle. Un arī šī runāšana, arī to daudzi nezina. Un dažreiz mums cilvēkiem ir grūti runāt, bet step by step cilvēks sāks vairāk atvērties un vairāk ar tevi runāt. Un tad jūsu attiecības tikai uzplauks vēl vairāk un vairāk un vairāk. Tā kā jā, esam atvērti, esam mīloši, esam draudzīgi un nespēlējam spēles, jo ja mēs vēlamies spēlēt spēles, tad nekur mūsu attiecības nākotnē neaizies. Nevienam. Ne romantiskās, ne draudzīgās, ne ģimenes, ne kolēģiem.
Tā kā paldies, ka noskatījies šo video. Esmu pateicīga, ka tu esi noskatījies līdz galam un tiekamies nākamajā video. Bye, bye!